aģentūrā saīsinājumā sauktā par AKLAA. Aģentūra iekasē autortiesības nodevas no visām iestādēm, kur vien skar mūzika, tiek rādīta vai izdot mākslas darbi. Nav šaubu, ka autoriem par viņu darbu izmantošanu ir jāsaņem nauda, taču nav saprotams, kāpēc aģentūrai iegūtie vairāki miljoni jāuzkrāj bankās, lai šādi gūtu papildus labumu no banku procentiem. Un kāpēc mākslinieki, kuri interesēs aģentūrai, būtu jāstrādā? Tās darba metodas sauc par diktatoriskām un necaurspīdīgām. Tikpat neskaidri ir jaunie aģentūras plāni ar autortiesību nodokli aplikt pat mobilos telefonus un portatīvos datorus. Autortiesība aģentūra kopā ar kultūras ministriju izdomājas aplikt ar nodokļiem dažādas atmiņas kartes, datorcietos diskus, videokameras, portatīvos un plauksdators, kā arī mobīlos telefonus. Jo visās šajās ierīcēs to lietotāji kādreiz varētu ierakstīt darbus, par kuru izmantošanu jāmaksā autortiesību nodevu. Iespējams, ka jauno nodokli varētu pieņemt jau pēc gada, bet lietotājiem, kas ierīces neizmantos ar autortiesībām aizsargātas mūzikas vai citu materiālu lietošanai, iespēja no nodokļa izvairīties nebūs. Kā norāda AKA, pensijas arī tiekot maksātas no visu iedzīvotāju sociālā nodokļa, neatkarīgi no tā, vai maksātājām ir pensijas vecuma radinieki vai nav. Tā kā veco laiku telefons. Jūs redzat kaut kādu speciālu melodiju? Nē. Nu, ja runa ir par tiem datu nesējiem, par kuriem tiek prasīta atlīdzība. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi apšaubāms projekts, jo nav skaidrs, kas šo atlīdzību saņems. Es to saredzu kā vienas sabiedriskas organizācijas vēlmi savākt naudu, nezinot, kur viņi tālāk paliks. Nav nekādas melodijas. Jā. Jūs nevēlaties vienkārši kaut kā tās ir kājas? Nē, vienkārši tas, ka tā kā mans vaļasprieks ir muzika, tad man gribās, ja skan kaut kāda melodija, lai tā skanētu kvalitatīvi. Man nepatīk tas princips dzīvē, ka cilvēki grib lietot kaut ko un par to nemaksāt. Tas princips man nepatīk. Aģentūra uzrauga, lai jebkurš, kas publiski nospēlē, piemēram, Kalniņa vai Paula mūziku, par to samaksātu, un gada beigās naudu saņemt arī komponisti. Pēdējais gada pārskats liecina, ka šādi AKAS kasē ienākuši 4 miljoni latu. Kā šo naudu sadalīt autoriem, lemj biedru kopsapulcē iecelta padome. Tās sastāvs jau ilgus gadus nav mainījies, tieši tāpat kā vadītāja Ines Paklone, kur devusies savā kārtējā ārzemju braucienā un uz nekā personīgi jautājumiem atbildēt nevarēja. Cita aģentūras pārstāvja, arī dzēniece Māra Zālīte, naudas lietas nekomentē. Mūziķi uzskata, ka naudu tās apsaimniekotāji dala negodīgi. Satiekās Grāvers, Mednis un Ulmanis, un visiem trīs ir saņemta autora atlīdzība, un visiem ir 127 lati 14 centīmi, kas pēc būtības nav iespējams, jo katrs ir pārdevis savādāku disku skaitu, un katram ir savādāk kaut kāda dziesmu rotācija noteikti. Nekā personīgi aptaujātie mākslinieki atklāti kritizēt AKAS darbu nevēlas, jo baidās no finansiālām sankcijām, kuras par mutes palaišanu ir jau piedzīvotas. Aģentūra savām vajadzībām var ieturēt līdz pat 25% no visas autoriem domātās naudas. Tas pirms gada ir bijis nepilns miljons. Otrakārt, nauda, kas savākta par tā saucamajiem neatpazītajiem autoriem, 3 gadus glabā bankā, un ja autori nav atrasti, naudu sadala visiem pārējiem. Pirms gada nesadalītā nauda bija aptuveni 500 000. Nesen vairāk mūziķi vērsās ekonomikas policijā, jo viņiem bija aizdomas, ka daļa no šīs naudas tiek izsaimniekota. Mūsu aizdomas bija par to, ka depozītos tiek aizturēta nauda arī no šī paša fonda, un šie augļi netika pievienoti, kas bankā tiek gūti no procentu ieņēmumu, netika pievienoti un pārdalīti autoriem. Autortiesību aģentūras uzdevums ir viens un vienīgs uzdevums īstenībā, ja viņiem pieņem tieši, tīri un taisnīgi, iekasēt naudu par autoru izpildītiem darbiem un cik vien ātri iespējams sadalīt viņu. Tāpēc, ka tā ir autora nauda, tā nav viņas nauda. Bet ekonomikas policija izmeklēšana izbeidz. Arī kultūras ministrija, kas uzrauga aģentūru, nekādus pārkāpumus tās darbā nav atklājusi. AKA rakstiskās atbildēs nekā personīga naudas pazušanu pilnībā izslēdz. Par tās dalīšanu atbildot autoru padomi, tieši tāpat kā par algu izmaksu 36 darbiniekiem, kuriem pirms gada algu fonds bija 400 000 latu. Jaunais nodoklis mobīliem telefoniem un citām ierīcēm papildus AKAS kasē varētu ienest vismaz 300 000 latu gadā.
Tas gan ir mazāk nekā nodeva par tukšajiem kompaktdiskiem un DVD. Pirms gada autortiesību nodeva par to tirgošanu bija tieši 500 000 latu. Standarta telefons ar standarta melodiju. Tāda, kad viņam ir, tāda ir. Eimāna Kalniņa un Paula dziesmas neievietojiet? Es neievietoju neko. Es parasti iztieku ar mazāk uzmācīgām melodijām. Kur te jūs tādu dabujāt? Šī gadījumā grūti būtu teikt, kuram ir autortiesības un kuram būtu jāsaņem samaksa par šādu telefonu zvanu.